tiem, kam vajag reliģiju, var nopirkt brošūru, izlasīt un sēdēt mājās, iet mājās, gulēt mājās, strādāt mājās, svētbildes salikt mājās, sveces nopirkt mājās. Visu kaut ko var izdarīt. Tur draudze nav vajadzīga. Ja gribās, lai ir gara dāvans, ir vajadzīga draudze, jo Dievs gara dāvans ir devis draudzē, lai celtu draudzi. Amen. Es gulēju uz zemes, un es nekad īsti nebiju sapratis, kāpēc cilvēki nokrīt. Man patīk, ka nokrīt, bet es varu iztikt arī, ja nenokrīt. Bet, ja ilgi nekrīt, tad man paliek, domāju, kas notiek. Es gulēju uz zemes, un es domāju, kā tas notiek. Atceries, Bībelē rakstīts, pazemojieties zem viņa varenās rokas. Es lasīšu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es ar cieņu izturos pret Dievu, bet es negribu pazemoties nekādā veidā. Un tagad es skatos, ka reizēm Dievs pieskarās cilvēkiem, viņi nākamajā mirklī lec kājā. Zinat, kāpēc? Tāpēc, ka viņi nespēja savā lepnībā pazemoties, un viņi uztraucās par to, ko domā apkārtējie cilvēki. Viena daļa no jums jūs sēžat baznīcā, un jūs vairāk uztrauc tas, ko domās blakus sēdošā Milda, nevis tas, ko domā Dievs. Un tāpēc jūs esat sausi un miruši, un nekad nebūsiet dzīvi. Tikai tad, kad tu esi gatavs pazemoties zem Dieva varenās rokas, kad tev ir viena alga, tu vari sākt baudīt Dievu spēku. Un zini, ko es sapratu guļot uz zemes šodien? Es tūlīt jūs apvainošu, bet kas apvainojās, tad jums jāmeklē gara auglis pie tā kunga. Man jūsu cieņa nav vajadzīga. Man tava atzinība un atbalsts un slava tikai kaitē. Un zini, ko es tev vēl vairāk pateikšu? Tavu brāļu un māsu slava un godpilnā izturēšanās pret tevi un reliģiozā cieņa tev nevis palīdz, bet traucē. Jo viņi ceļ tavu lepnumu. Dievs lepniem turās pretī. Tu tāds uzpucēts, sašūmējies, viss tāds varens, slavens, izcils, pārāks par visiem. Ienāc baznīcā un gaidi, lai tev izrāda cieņu. Un tad domā, kāpēc es esmu beigts? Tāpēc, ka tu neesi ļāvis savai miesai pazemoties zem Dieva varenās rokas. Agri vai man ir jānokrīt? Nē, tev nav jānokrīt, bet tev ir jāpazemojās zem Dieva varenās rokas. Es zinu, ka jūs jau gudrie gaidat, un tad viņš tevi pacels. Zini, kad tu esi pa īstam pazemojies? Kad tev ir vienalga, viņš tev paceļ vai nepaceļ. Zini, kad Jēzus tika pacelts? Kad viņš nomira. Un zini, kad viņš mira? Vēl pirms krusta. Jo, lai nomirtu fiziski, bija jānomirs priekš sevis. Būdams miesā, viņš iegāja Ģedzimānas dārzā. Viņš nometās uz ceļiem. Viņš teica, Tēvs, es nevaru šito panest. Es esmu tīrs, svēts. Man nekad nav pieskāries grēks. Un tu gribi man uzkraut visu. No Ādama līdz pēdējam cilvēkam. Jā, viņš samaksāja arī par tiem, kas vēl grēkos pēc mums. Viņš samaksāja par visu cilvēces grēkiem vienā upurī. Būdams vispēcīgs Dieva dēls. Viņš tikai es to nevaru. Viņš bija tādā saspīlējumā, ka viņu sviedri līja uz zemes. Viņi jaucās kopā ar asinīm. Viņš ir kā asinis. Un tad viņš nomira sev. Viņš teica, Tēvs, bet nevis tas, ko es gribu. Es tīšām pārfrāzēju saviem vārdiem šobrīd tā. Tev saprotamā veidā. Viņš saka, nevis tas, ko man vajag, Tēvs, bet tavs prāts, lai notiek. Zini, ko viņš izdarīja Ģedzimānas dārzā? Viņš pazemojās zem Dieva varenās rokas. Un Dievs viņu paaugstināja. Bībelē tā arī ir rakstīts, ka viņš sevi iztukšoja. Dieva veidā būdams viņš sevi iztukšoja. Viņš pieņēma kalpa veidu un kalpa veidā būdams viņš pazemojās un bija paklausīgs līdz nāvei.
Un zināt, kas nāvē notiek? Es godvārds negribu, lai Dievs man atklāja, cik daudziem no jums tas likās dīvaini un smieklīgi, ka es vātos pa zemi. Godvārds negribu. Jūs tikko kā spļāvāt sejā Kristumu. Jūs tikko kā spļāvāt sejā Kristumu. Agri mēs par tevi smīkņājām. Jūs spļāvāt sejā Kristumu. Kopā ar tiem, kas gāja viņam garām un teica, kur tik karājies? Muļķi tāds. Visu mūžu staigāja kā stulbens un nu tevi pakāra. Nē, es neesmu Kristus. Jūs domājat, es muldu? Apstulis Pēters, Pāvils, piedodiet, Pāvils, kuru sauc par Saulu. Cik reiz viņš Kristu iesita? Cik reiz viņš Kristu ielika cietumā? Cik reiz? Nevienu. Cik reiz viņš iesita, iemeta cietumā un priecājās par kristiešu nāvi? Daudz. Un tad, kad Kristus ar viņu satiekās, viņš saka, Sauliņ, kāpēc tu man siti? Kāpēc tu mani vajā? Kāpēc tu liec mani cietumā? Un Sauls saka, vai? Kaut kas nav kārtībā. Bet zini, ka Dievs ir žēlsirdīgs. Ja tu gribi dzīvot, tev ir jānomirst. Ja tu gribi baudīt gar dāvanas savā dzīvē, tev ir jānomirst. Jo Dieva gars joprojām ir Dieva gars. Viņš ir kungs un ķēniņš. Neviens nevar viņam kalpot, kurš nav nomirsis sev. Jēzus Ģedzemānes dārzā pazemojās zem Dieva varenās rokas. Un Dievs viņu paaugstināja pie savas labās rokas. Es jums izlasīšu raksturvietu, ko es gribēju lasīt. Ievads labs sanāca. Halleluja. Ļoti labi. Ļoti labi. Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. 2. Korintiešiem 5. nodaļa. Viņš mir par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem. Ja tu dzīvo sev pašam, tu neesi izpratis jaunu piedzimšanu. Bet dzīvo tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesas. Un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Jēzu Kristu varēja aptaustīt, apskatīties uz viņu, bet kad viņš uzcēlās no miroņiem, viņš bija brīnums mācekļiem, viņi brīnījās, kāds viņš ir. 15. pantā ir rakstīts par jaunpiedzimšanu. Atpirkšanai ir divas puses. Kad Dievs jūs atpērk no grēka, viņš jūs atpērk ne tikai no grēka, bet viņš jūs arī atpērk un ieliek Jēzu Kristu. Tāpēc tie, kas grib dzīvot jaunu dzīvi, viņi nevar vienkārši atteikties no grēka, nenonākot Jēzu Kristu. Jo ja viņi nenonāk Jēzu Kristu, viņi negrib Jēzu, viņi vienalga atgriežās pie saviem grēkiem atpakaļ. Tie, kas ir savu miesu, kas ir jaunpiedzimuši, viņi nedzīvo sev, viņi dzīvo Dievam. Tas nav attaisnojums, ka jūs pārtraucat mazgāt traukus un slaucīt grīdas, jo tas būtu darbs sev. Tās ir rūpes, kas jums jādara, bet jūs dzīvojat Dievam. Nākamais, kas ir teikts, nedzīvo sev un dzīvo Kristum. Un tad ir rakstīts, mēs nevienu nepazīstam pēc miesas. Dzīvos pazīst. Dzīvos pazīst. Vai jūs varat atšķirt mironi no dzīva? Bez medicīniskās izglītības. Varbūt bišķiņ ilgāk, bet varēsiet atšķirt. Pareizi. Vai tie, kas ir pasaulē neticīgi, spēj tevi atšķirt no grēkā mirušiem cilvēkiem? Tavā darba vietā, mājās, veikalā, uz ielas. Ja nē, tev ir jāmainās, tev ir milzīgas problēmas.
Ir jābūt spējai, ka viņš tevi skatās, varbūt ne momentā, varbūt ilgāk, bet viņš pamana saka, tu esi savādāks. Tu esi dīvains. Viņiem ir jāredz atšķirība. Ja tu esi tāds pats kā viņi, tu neesi pārtrauc dzīvot sev. Es eju svētdienā uz baznīcu. Viņš ar kaut kur svētdienā iet. Viņam ir jāredz tavā dzīvē, tavā raksturā lietas, ka tu nedzīvo sev, tu dzīvo Kristum un dzīvos pazīst. Pačukt tam, kas blakus sēž. Dzīvos pazīst. Lai viņš neaizmirst. Un tad 17. pāns, kas ir ļoti svarīgs, skatieties. Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Dzīvie dzīvo Jēzu Kristu. Ik viens, kurš ir atpirkts ārā no un iekšā Kristu. Skatieties. Es esmu Jēzu Kristu. Tu esi Jēzu Kristu. Jo ja tu neesi Jēzu Kristu, tu neesi jaunpiedzimis. Tev tāpat? Un jums tāpat? Tagad apstieties. Vai Jēzu Kristu ir melošana? Jēzus melo? Vai es varu būt Jēzu Kristu un atļauties melošanu? Tāpēc atklāsmes grāmatā rakstīts. Ja tu neatgriezīsies, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu būsi ārā no manis. Tāpēc ticīgi cilvēki bieži vien dzīvo tādos maldos. Es esmu atpirkts un es staigāju kopā ar Jēzu roku rokā. Tad vēl ticīgi cilvēki ir noticējuši, ka Jēzus Kristus mājo mūsos. Bet Bībelē ir neviena raksturvieta, ne tikai šī, kuras saka, ka mēs esam Jēzu Kristu. Mēs esam ielikti viņā iekšā. Viņš ir mūsos, un mēs esam viņā. Jēzus teica, ja kas nepaliek manī, tas kā zars, izmetams ārā. Āmen, āmen. Ko es gribu no jums? Es gribu, lai tu savu dzīvi jau no rītdienas, no šodienas skaties kā uz dzīvi, kur atrodas Jēzu Kristu. Uz dzīvi, Bībelē saka, apslēpta, kur? Jēzu Kristu. Jo ja tu esi jauns radījums, tu esi Jēzu Kristu. Ja tu neesi Jēzu Kristu, tu neesi jauns radījums. Tāpēc svētais gars tiek apbēdināts, kad mēs pieļaujam lietas, ko Bībele sauc Galatiešiem 5. nodaļu izlasiet. Miesas darbi, tik sarakstīņš. Un liekas, kāpēc svētais gars manī neklausās? Beidz spērt kaimiņienes sunim! Tas nav nekas garīgs, viņš augšķēja. Tu viņam spēri, jo tu biji dusmīgs, tu viņam spēri, jo tu biji nokaitināts, tu viņam spēri, jo tu cerēji, ka viņš nosprāks pie tā žoga. Zāgri, es sunim nesparu, es esmu svēts. Tu varbūt pazemo savus bērnus, izsmēj viņus. Bībelē rakstīts, tēvi, nekaitiniet savus bērnus. Zini, cik man ir grūti? Man 6-kārtīgs kārdinājums ir kādu kaitināt. Sieva man reizēm saka, beidz viņus kaitināt, Bībele aizliedz. Es nezinu, kas tas ir, bet reizēm man gribās viņus pakaitināt, jo viņus vajag pakaitināt, savādāk viņi zaudē modrību. Kas notiek, ja es ignorēju to, ko Dievs ir teicis? Nekaitini savus bērnus. Es apbēdinu svēto garu. Jo tie vārdi, kas Bībelē rakstīti, nekaitini savus bērnus, ir rakstīti tāpēc, ka svētais gars lika Pāvēlam viņus tur ierakstīt. Tā ir. Viņš teica, klausies, raksti. Lai salinieks lasa. Pareizi. Viņš zināja. Māra tagad sāka fiksi lasīt, kas tur rakstīts. Nekaitini Igoriņu. Tu sūti viņam īziņas. Nesūti viņam īziņas.
Mēs pielūgsim Dievu ar jums, mīļie cilvēki. Un es gribētu, lai tu pasaki debes tēvam, Tēvs, piedod, ka mani pazīst pēc miesas. Pēc miesas tas nenozīmē, ka tev pazīst pēc sejas vaipstiem, bet ka tev pazīst pēc tavu labā rakstura pēdiņās. Pazīst pēc tavas šarpās dabas. Zini jau, bērniem arī zina, kam jāprast tētim vai mammai, zina kā, no kura var agrāk kaut ko izprasīt. Mēs zinām, mēs pazīstam, bet dzīvos pazīst. Dievs pazīst savējos. Bībele saka, lai atturās no ļauna ik viens. Ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, lai atturās no netaisnības. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam Jēzu Kristu. Viņš mūs izrāva un ielika sevī. Sevī ielika. Tāpēc viņš saka, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Tēvs, tev pateicos, Dievs. Kungs, šodien, kad viņi te sēž kopā plecu pie pleca, Dievs, mazais ganāmais pulks, Tēvs. Un tas pat nav mans ganāmais pulks, tas ir tavējais. Es pie tevis strādāju par uzraugu, Dievs. Bet bez tava gara nevienu nevar uzraudzīt, Tēvs. Un, kungs, man patīk, ka es baudu veldz uz savām pēdām, bet es pateicos par straumēm, kas ir priekšā, Dievs. Un es tev lūdzu par taviem bērniem, Tēvs, kuriem velns ir nozadzis apziņu. Ne tikai zināšanu, bet apziņu, aptveršanu, ka viņi ir tevī. Spēlē. Šodien drīkst. Pat var skaļāk spēlēt. Ļauj, lai Dievs tev burtiski atklāja, jo Dieva vārda zināšana nav tikai lasīšanā, bet atklāsmē. Kad viņš tev savu vārdu dara zinām. Kristietība vispār ir atklāsmes reliģija, jo visu, ko par Dievu var zināt, viņš mums ir darījis zināmu pats, atklājis. Kam viņš nav to atklājis? Tiem, kuriem pasaules kungs ir aptumšojis, viņu acis, tā Bībelē rakstīts. Kam paliek aizklāts, kam aptumšojas, bet jūs esat nākuši pie gaismas. Es būtiski gribu, te iekšā gribu, lai tev atverās gara acis un tu ieraugi, ka tu esi Jēzu Kristu. Tu taču zini, ka tu esi jauns radījums. Par to tev šauba nav, tu zini, ka tu esi jauns radījums. Bet kāpēc tu šaubies, ka tu esi Jēzu Kristu? Agrie, tu zināt, kā man dzīvē iet? Kā viņam gāja? Kā viņam gāja? Māma un brāļi domāja, ka viņš ir nojūdzies. Nāca savaldīt. Paldies Dievam, netika klāt, telpa bija pārāk pilna. Kā viņam gāja? Viņš nāca pie savējiem un savējie viņu nepieņēma. Kā viņam gāja? Viņa draugs Lācars nomira. Un cilvēki nevis slavēja viņu par to, ka viņš tomēr atnāca uz bērēm, bet teica, ja tu te būtu bijis, viņš nebūtu miris. Jā, Jēzus viņu uzcēla no miroņiem, lai pierādītu, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Es esmu zaudējis to un šito, man tas ir zudis. Vai tad tu pats esi nomiris? Kristus pats nomira par tevi un par mani. Viņš pats nomira par tevi un par mani. Mēs vienmēr rēķinām savus zaudējumus, mēs rēķinām savus sakāvus, savus uzvarus, un mēs aizmirstam rēķināties ar Kristus Golgātas upuri. Vienmēr. Bet viņš nomira, lai es varētu dzīvot. Viņš nomira, lai tu varētu dzīvot. Un viņš arī neteica, tie, kas ir manī, tiem nebūs grūti. Viņš teica otrādi. Pasaulē jums būs bēdas. Un neprasiet man, es nespēju izskaidrot, kāpēc bēdas ir citur tādas un citur savādākas. Man nav visu, es pat tiešām nezinu. Bet es gribu zināt vienmēr, un es ceru ar Dievu palīdzību to zināt vienmēr, ka viņš ir mans glābējs. Es stāvu viņā, viņš stāv manī, jo savādāk es esmu pazudis. Āmen.